iedvesmā ar prieku sveicinu tevi, radot iedvesmu un smeļoties to, jo patiesībā miers un piezemēšanās ir tā sajūta, kas dod mums spēku darboties un realizēt. Tāpēc aši pastāstīšu, ko tu vari saņemt no šī kursa, jo patiesībā, tad, kad mēs esam izrakuši savu bedri, esam bedrē, kāpjamies ārā vai esam virsotnē, kā pa kalniem un pa lejām, katra šī pozīcija mums patiesībā ved uz attīstību, kaut arī mēs esam pašā lejā un darbojamies un iedziļinamies sevī. Tas ir tas darbs, un arī augšā, uzkāpuši kalnā, turpinās šis darbs, jo augšas un lejas ir tās, kas mūs attīsta, un galvenais mērķis neiestagnēt, nepalikt uz vietas. Tāpēc, ja jūti šo stagnējumu, ka tu vēlies jaunas metodas, jaunas taktikas, jaunu iedvesmu, jo es iedvesmu arī dzeru kā ūdeni, daudz iedvesmojos, daudz mācos, daudz arī izzinu, tāpēc ir iespēja dalīties ar taktikām, kas ir palīdzējuši, jo dzīve konstanti mainās, un tas laikam ir tas pats burvīgākais, ka ir tik negaidītas lietas, kas notiek ar mums un maina mūs, un iespējams vecās taktikas nestrādā vai kaut ko jaunu pamēģināt. Tāpēc šajā kursā aicināšu tevi izmantot taktikas, kas tev palīdz un piemērot sev, apskatoties smuki pa kreisi. Ja mēs redzam sadaļas, tās ir 5 sadaļas, uz kurām fokusēšos, mans fantastiskais skaitlis 5, kas palīdz tātad ļauties radīt, rast šo iedvesmu, šo spēku, tālāk apzināties viņu un palaist. Doties jebkādā iecerē, ko tu vēlies realizēt. Tas var būt hobijs, darbs, sirdslieta, jebkas, un svarīgi būt kopā ar sevi un ieklausīties sevi, jo nav vērts bēgt no sevis, jo tur slēpjas tās patiesās atbildes, ieklausoties sevī, rast šo spēku, un papildus šīm 5 sadaļām ir feinas metodes pievienotas, kuras pamēģināt, papraktizēt un tālāk jau pielāgot sev, jo mums ir katram sava ikdiena, sava steiga, un realizēt savus mērķus, tiešām to, ko tu vēlies sasniegt. Tas ir tas galvenais, jo mērķis ir iedvesmā darboties no sirds, tāpēc aicinu tevi ielūkoties, kā tad to panākt, kā radīt, kā būt iedvesmā, un esmu pateicīga tev, ka tu esi kopā, lai mēs dotos šajā ceļojumā, iedvesmoties un uzzinātu, ko vairāk, kas tad mūsos slēpjas, kāds spēks, un kā mēs to spējam realizēt un darboties. Rodam iedvesmu un radam.